Sveiki, dabas draugi! Šodien gribu pastāstīt jums par dārza plānošanu. Šis posms ir iespējams pats svarīgākais visā dārza veidošanas procesā, jo rada galveno priekšstatu un konstatē to, kā jūsu vīzija saskana ar faktiskajām iespējām un funkcionālajām vajadzībām. Īsumā soli pa solim pastāstīšu par nepieciešamo darbu gaitu. Tas nav tik sarežģīti, kā sākumā varētu šķist. Plāna pamatā, protams, būs jūsu pašu izsapņotā ideja, vīzija, kādu gribat redzēt uz savu dārzu. Pats labākais variants, protams, ir, ja jūs visu darat no nulles, un idejas par dārza izskatu sākat plānot jau pie zemes gabala iegādes. Tad gan dārzs, gan mājas novietojums būs vispārdomātākais. Idejas realizāciju noteikti vajadzētu sākt ar esošās situācijas izpēti. Atrodam vai uzzīmējam paši zemes gabala plānu. Iezīmējam tā robežas, esošās ēkas, palīgēkas, lielos kokus, un citus nozīmīgus objektus. Ieteicams iezīmēt arī visas komunikācijas, tāds kā elektrības vadus, kanalizāciju, kabeļus un citus apgrūtinājumus. Vislabāk šādiem mērķiem ir izmantot jau esošas gruntsgabala topografiskos plānus, vai tehnisko inventarizāciju un citus pieejamos dokumentus. Šis plāns tad arī būs pamats, uz kā jūs varēsiet uznest savu vīziju, un tas palīdzēs plānot dārza darbus. Tīri praktisks padoms – nokopēt šo esošo situācijas plānu vairākos eksemplāros. Noteikti noderēs. Kad plāns ir pabeigts, izanalizējam esošos un plānotos kustību virzienus, gan gājēji, gan transporta. Ērtāk būs izmantot caurspīdīgu papīru, uz kura arī tos virzienus varēsim uznest. Papētiet, kā jūs ejat uz saimniecības ēku vai malkas šķūnīti, kur iestaigājas taciņas ziemā, ievērojot gan, ka mājnieki, gan viesi izvēlas taisnākos ceļus. Tās arī būs vispareizākās vietas taciņām. Tad, kad ir kustību virzieni sazīmēti, izvērtējam dārza skatus, kas redzami no logiem, no atpūtas zonas un citām vietām. Novērtējam, kuri skati ir skaisti un būtu jāizceļ, kuri tieši otrādāk jānoslēpj. Tās var būt kādas neglītas konstrukcijas, komposta kaste, veļu žāvētavu vai kas cits. To visu vajadzētu viegli ieskicēt uz tā paša plānu. Izanalizējot visu iepriekš minēto, mēs varam sākt zīmēt zonējumu. Zonējumu parasti veido sekojošās daļās. Priekšdārzs, jeb reprezentatīvā zona. Tā ir dārza daļa, kas atrodas pie mājas ieejas, starp ielu un ēku. Un tā ir saimnieka vizītkarte, un šo dārza daļu
Noteikti nevajadzētu pārblīvēt ar haotiski stādītiem augiem, lielu celiņu daudzumu, dažādām arhitektūras formām vai bezgaumīgām plasmasas vāzēm. Šīs dārza daļas plānošanā pieskaņojieties fasādes stilam. Savukārt dzīvojamā un atpūtas zona, tā ir teritorijas daļa, kurā cilvēku uzturas visvairāk. Parasti tā ir lapenes vai piemājas terases apkārtne. Tajā var atrasties, piemēram, atpūtas vieta ar ugunskura vai pat nelielu ūdens tilpni. Šī ir vieta, kur apstādījumus vajadzētu plānot īpaši pārdomāti, tā lai tie priecētu jūs visu cauru gadu. Dārzā vienmēr būtu jārezervē vieta bērnu rotaļu zonai. Pat tad, ja bērnu zona šobrīd jums nav aktuāla, praktisks saimnieks padomās arī par nākamo paudzi. Tas nenozīmē, ka tūliņ jāierīko bērnu rotaļu laukums. Vienkārši atstājiet brīvu vietu, piemēram, iesējot zālienu. Šajā zonā veidojot apstādījumus, noteikti nevajadzētu ieplānot tādus indīgus un ērkšķējumus augus, kā īves, kazaku kadiķis, bārbelis vai pat vilkābelis. Stādaudzētavās ir pieejami daudz bērnu veselībai labvēlīgāki augi. Saimniecības zonā iekļauj visas tās būves un vietas, kur viesi parasti neiet. Tas ir gan sakņu dārzs, kompostkaudze, veļas žāvētava, siltumnīca, gan malkas šķūnītis un citas vietas, kuru izskats iespējams nav tas pievilcīgākais. Veidojot apstādījumus, jāvadās pēc to nozīmes. Ja ir nepieciešams zivžoks, tad jāizvērtē tā aizsardzības funkcija un attiecīgi izvēlās arī augus. Kā konkrētajā piemērā, ja mums ir skats uz kaimiņu logiem, kas būtu jāizsadz, tad izvēlētos augus noteikti jāizvēlās tādus, kas aizsegs skatu visu cauru gadu. Un tas noteikti būs kāds no mūžzaļajiem augiem. Savukārt, ja gar teritoriju ved piebraucams ceļš, kas ir putekļains, tad ieteicams izvēlēties kādu blīvāku lapaino variantu. Savukārt, atpūtas zonas tūmā, kur mūsu gadījumā ir jāizsadz sakņu dārzs un komposta kaste, jāizvēlas augi tādi, kas būtu dekoratīvi visu cauru gadu. Tas ir ar dažādu ziedēšanas laiku. Izvēloties augus konkrētām vietām, jāizvēlas tādi augi, kam esošā vidē ir vispiemērotākie apstākļi. Jāņem vērā, kāds apgaismojums tiem patīk vislabāk, mītruma izturība, augsnes sastāvs un tam līdzīgi. Vienlaikus augiem jābūt pietiekami arī dekoratīviem. Lai stādījumi nebūtu vienmuļi, noteikti jāizvēlas dažāda auguma augi. Ja dobu skatām no vienas puses, kā mūsu gadījumā celiņa malā ejot uz ieejas durvīm, tad augi, kas ir augstāki, jāliek aizmugurē, bet zemākie priekšplānā. Savukārt, ja dobe skatām no vairākām pusēm, arī šeit mums tāda ir, tad augstākie augi jāliek ir centrā, bet apkārt tiem var grupēt jau arī zemākos augus. Plānotās dobes labi izskatīsies, ja tajās tiks iekļauts arī kāds augs ar dekoratīvu vai mūža zaļu lapojumu. Tas nodrošinās ilgstošu dekorativitāti. Mūžzaļie augi būs tie, kas dobē kādu krāsu piešķirs arī ziemā. Vēl viens padoms. Lai vieglāk būtu saprast, kā izskatīsies konkrētā plānotā dobe, jūs varat mēģināt uzzīmēt arī nelielu vizualizāciju, pat bez speciālām apzaļumošanas programmām. Piemēram, nofotografējot jūsu izvēlēto dobes vietu un fotografiju izdrukājot blāvāku, lai uz tās jau pēc tam varētu uzskicēt jūsu izvēlētos augus. Kopsavilkumā vēl atgādināšu galvenos plānošanas punktus. Tātad pirmais. Izpētam esošo situāciju un iezīmējam to plānā kopā ar nozīmīgākajiem objektiem un komunikācijām. Tad, izpētot kustību virzienus, labos un sliktos skatus, uzzīmējam zonējumu. Savukārt, uz zonējuma pamata plānojam dobju vietas. Augus, kā dobēm, tā arī atsevišķi augošos, izvēlamies pēc augšanas apstākļiem, dekorativitātes un nozīmes. Ja jūs neesat droši par rezultātu, iedodiet plānu profesionāļiem kļūdu izvērtēšanai un vajadzības gadījumā arī pielabošanai.
Bet mans padoms – droši plānojiet, zīmējiet, strīpojiet un nesteidzieties. Mainīt plānojumu uz papīra ir daudz vieglāk nekā daudzkārt pārrakt jau augošu dārzu. Jums viss izdosies! Līdz nākamajai reizei!